Apskatīsim tēmu skaitļu kopas un sāksim ar naturālo skaitļu kopu. Naturālie skaitļi ir tie skaitļi, ar kuriem cilvēce sāka skaitīt un veikt vienkāršas matemātiskas darbības. Var teikt skaitīt naturālus objektus uz pirkstiem, 1 māja, 2 suņi, 5 āboli un tā tālāk. Tās ir pozitīvas veselas skaitļu vērtības, kuras mēs izmantojam, lai skaitītu objektus. Veselie skaitļi ietver gan naturālos skaitļus, gan to pretējās, negatīvās vērtības, kā arī skaitli 0. Šie skaitļi dod iespēju aprēķināt gan pozitīvas, gan negatīvas vērtības. Piemēram, laika ziņu diktors paziņo, ka naktī temperatūra nolaidīsies līdz -2, bet pa dienu temperatūra būs +4 pēc Celsija skalas. Šeit izmantotie skaitļi ir veselie skaitļi, kas norāda uz gaisa temperatūru. Sauc par veselo skaitļu kopu, jo tā neiekļauj daļas un decimāldaļas, tikai veselos skaitļus. Veselo skaitļu kopu apzīmē ar simbolu Z. Racionālie skaitļi, klāt pie visa iepriekš uzskaitītā, ir arī tie skaitļi, kuri var tikt izteikti kā divu veselu skaitļu dalījums. Proti par racionāliem skaitļiem sauc skaitļus, kurus var izteikt daļas veidā n-tās, kur n pieder veselo skaitļu kopai, bet n pieder naturālo skaitļu kopai, tātad nav 0. Racionālo skaitļu kopā apzīmē ar simbolu Q, pie veseliem pozitīviem un negatīviem skaitļiem ietilpst arī to daļas un decimāldaļas. Visa mūsdienu ražošana, no pārtikas līdz ķīmiskajai rūpniecībai, balstās uz precīzu sastāvdaļu dozēšanu un proporcijām, kas nav iedomājama bez racionālo skaitļu pielietojuma. Reālie skaitļi ietver visus skaitļus, kas ir uz skaitļu taisnes, sākot no negatīvas bezgalības un beidzot ar pozitīvu bezgalību. Reālo skaitļu kopa apvieno racionālos un iracionālos skaitļus. Lai arī par reālo skaitļu kopu mācīsimies vēlāk, ar to vērts iepazīties jau tagad, lai zinātu, uz ko tiekties. Ir daudzas dabas parādības, kuras ievēro noteiktu tendenci, piemēram, vīrusu eksponenciālā izplatība, uzkrājuma bankā vai ekonomiskās izaugsmes temps. Viss tas ir tieši saistīts ar iracionāliem skaitļiem, tādiem kā skaitļi pi vai kvadrātsakne no 2. Reālie skaitļi ir tā matemātikas daļa, kas sniedz mums veidu, kā aprakstīt un analizēt visu, no fizikālām mērvienībām līdz ekonomikas datiem. Reālo skaitļu kopu matemātikā apzīmē ar simbolu R. Tas viss, ko šoreiz gribēju pastāstīt, atā.